Statistika apliecina, ka gan Eiropā, gan Latvijā visizplatītākais mirstības cēlonis ir sirds un asinsvadu slimības. Pie tam tās tiek konstatētas gados ar vien jaunākiem cilvēkiem. Vīrieši slimo daudz biežāk, jo īpaši pēc 55 gadu vecuma, sievietes pēc 65 gadu sasniegšanas. Galvenie riska faktori – smēķēšana, paaugstināts asinsspiediens un holesterīna līmenis, maza fiziskā aktivitāte, liekais svars, cukurdiabēts un stress. Nē, smēķēšanai. Fiziskā slodze ir tā, kur es īsi un konkrēti gribu pateikt, ir tā, ka 30 līdz 40 minūšu fiziska aktivitāte patīkami, tā, kas cilvēkam sagādā baudu 3 līdz 5 reizes nedēļā. Protams, ievērot kaut kādus konkrētus diētas rekomendācijas, uztur jautājums, tātad 2 reizes nedēļā saņemt zivis, protams, normālas, labas zivis, un noēst ikdienā 400 līdz 500 gramu dažādu krāsu augļus un dārzeņus. Ja? Tad mēs arī saņemam kopumā visus tos vitamīnus, kas mums būtu vajadzīgi organismam. Un lietojot piena produktus ar mazāku tauku saturu. Bet visgrūtākais šajā pasaulē ir mainīt paradumus. Un ļoti bieži ir arī tas, ka faktiski mēs pat negribam mainīt, un cilvēks skaidri un gaiši atnāk un pasaka, nē, es neko nedarīšu, un tad viņam ir jādara kaut kas tā vietā, ko viņš negrib darīt. Un, protams, bez medikamentiem, ko mēs nozīmējam, arī ir iespējas dažādas papildināt savu uzturu ar dažādiem vitamīniem, ar omega taukskābēm, kas ir labās taukskābes sirdī. Un tad cilvēkam ir iespēja, teiksim, realizēt to, ko viņš nav gatavs ar savu dzīvesveidu mainīt. Jauneks Kardioneks ir kompleksas iedarbības preparāts, kas tieši domāts sirds veselības uzturēšanai un asinsrites uzlabošanai. Tā sastāvā ietilpst 10 vitamīni, tā skaita folskābe, kā arī cinks, kiploka pulveris, ginkgalāpu ekstrakts un omega-3 zivju eļļa. Omega-3 zivju eļļa ir bagātīgs taukskābju avots, kuram ir ļoti liela nozīme asinsspiediena, holesterīna un triglicerīdu līmeņa regulēšanā. Tā uzlabo asinsvadu stāvokli, palielina to elastīgumu, normalizē asinsspiedienu. Kiploki palīdz samazināt asinsspiedienu un saglabāt normālu holesterīna līmeni asinīs. B grupas vitamīni un folskābe palīdz saglabāt stipru sirdi un veicina eritrocitu veidošanas. Palīdz samazināt paaugstinātu homocistīna līmeni asinīs, kas ir viens no galveniem kardiovaskulāru slimību risku faktoriem. Ginkgalapu ekstrakts uzlabo asinsriti un samazina aterosklerozes risku. Par savu sirdi jārūpējas, negaidot slimību simptomu parādīšanos. Ikdienā lietosim kāpnes, nevis liftu, dosimies vismaz 30 minūšu ilgā pastaigā, lietosim veselīgu pārtiku, saglabāsim normālu ķermeņa masu un atbrīvosimies no kaitīgiem ieradumiem.